Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Kurš paliks viņam uzticams? Šodienas rakstu vieta. Un tad Dāvids sacīja savam dēlam, Salamonam: Esi stiprs un drošs, un dari to. Nebīsties un nebaiļojies, jo Dievs, tas kungs mans Dievs, būs ar tevi. Viņš tevi nepametīs, un viņš tevi neatstās, kamēr tu nebūsi pabeidzis visus tā kunga nama celšanas darbus. 1. laiku, 28. nodaļa, 20. pants. Šodienas pārdomas. Mēs dzīvojam laikā, kad visa pasaule tiek satricināta, un kādam var pat rasties sajūta, ka Dievs zaudējis kontroli. Taču patiesībā viņš tieši šobrīd pārbauda, kurš paliks viņam uzticams līdz galam. Dievs skatās, kuri ir tie Dāvidi, kas neizbīsies no Golijāta, Esteres, kas riskēs ar dzīvību un iestāsies par Dieva tautu, Kālebi, kas saglabās ticību Dieva apsolījumiem, neskatoties uz to, ko saka pārējie, Elīses, kas pilni ticības pravietos un aktivizēs Dieva apsolījumus. Apzinies, ka dažkārt, lai paliktu uzticams un bez vainas Dieva priekšā, tu būsi spiests no kaut kā atteikties. Taču bez tā tu neredzēsi Dieva klātbūtni savā dzīvē. Viņš ir gatavs apveltīt tevi ar savu spēku, ticību un drosmi. Bet vai tu to patiešām vēlies? Šodienas lūgšana. Mīļais Tēvs, lūdzu izmeklē manu sirdi un uzrādi, lai varu atmest visu, kas ierobežo tavu plānu manai dzīvei. Paldies, ka dod man spēku un drosmi, ka es spēju piepildīt manas dzīves uzdevumu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.